Nu, lūk, kāds ilgāks laiks pēc mūsu pirmās mācības stundas jau ir pagājis, un tagad es jums varu pastāstīt, kāpēc motocikla priekšējā riteņa pacelšanas gaisā to tādā stāvoklī arī noturēt. Visvieglākais veids ir pēc priekšas pacelšanas gaisā turpināt dot gāzi un vidēji augstā leņķī turpināt braukt, taču tā jūs ātri vien sasniegsiet maksimālos apgriezienus un ieslēdzoties ierobežotājiem ar lielu troksni nokritīsiet zemē. Tāpēc pareizi būtu jau no sākuma pacelties līdz tādam leņķim, ko sauc par balansēšanas punktu. Sasniedzot šo augstumu un balansējot vienlaicīgi ar savu svaru, gāzes rokturu un pakaļējo bremzi, lai nepārkrist uz atpakaļ, jūs varēsiet nobraukt jebkuru attālumu. Šeit būtu jāmin, ka problēmas nesagādās pat jūsu mīļotās meitenes atrašanās jums aizmugurē. Galvenais ir vienoties ar viņu, lai tur stingri un piekļaujas jūsu mugurai. Divatā braucot uz pakaļējā rata ir īpaši svarīgi, lai pilotu un pasažieru ķermeņi būtu kā viens vesels. Tādu sezonas noslēgumu gan es nebiju gaidījis. Tā kā nebrauciet pa ielām uz pakaļējā rata, netaisiet ekstrēmus ātrumus, ievērosim noteikumus.